Ko, mīļie kolēģi, mēs esam gatavi strādāt? Atklājam domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Vai jūs esat mieri, ka mēs vēl pieliekam dažus jautājumus klāt? Nu, re, kā tur ir? Tas ir, lai cilvēkiem nav jāgājas vienkārši. Jā. Īpaši. Nu jā, nu viss. Tā. Kaut kas ir izsūtīts un kaut kas nav. Ir izsūtīts. Kaut kas nav izsūtīts, jā? Priekšsēdētāji atvainājums nav izsūtīts. Nē. Jā. Vai jūs esat mieri, ka mēs tos papildus jautājumus, kamēr neaizmirstās, ņem pa priekšu? Tā var? Nākam no otru galvu. Nu, tad nobalsojam. Mēs ejam pa priekšu. Un tad tos pārējos, piedodies, cik mums ir? 56. 56. Pārējos. Nu jā, 60. Vienkārši mums cipars. Tad tiem 4 papildus. 6. Jā. Nu tad, Ulu, tu esi gat. Ko? Sāc ar to. No otru galvu. Jā. Nu tad ar to vienam sāksim, jā? Es tik labs izstāstīšu, kāpēc mums to vajag. Tas ir pa tiem policistiem. Kas tev mainīt? Tas nav tas sievietes? Nē. Kas tad tas pa papīru, ka 23. punkts? Tas ir pas policistiem. Un viss, jā? Nu labi. Un kas pārējais ir izsūtīts? Nē. Tu mēs to varēs, ne? Nav. Par policiju. Kaut ko jau... Šitie dēļ. Izņemot tavu atvinējumu pārējie bijis. Jā. Nu tad mums vairāk neko nevajag. Sofija. Man lūgums iekļaut vienu balsojumu par pašvaldības izpilddirektoru vietnieku ievēlēšanu. Mums ir tāda štata vieta. Viņi jāvēlē visiem tiem biļetiem? Jā. Nu tad jau droši, kad ar to var sākt ar to balsot. Ja jau jābalso ar visiem biļetiem. Mums tie biļetēni gatavi, kolēģi? Jā. Viņi ir Ko? Mēs sāksim ar to visu sarežģītāko, ar to balsošanu. balsot vajag, kur iekļaut šo jautājumu kārtībā. Un pēc tam balsot par to, ko liks priekšā, jā? Personāli. Nu tad balsojam par to, lai iekļaut. Jā, un šito es iztraukt ar... Zigmund, ko tu? Jā, iekļaut. Jā, un ko tu sāc? Nu, man bija cits priekšlikums iekļaut viņu dienas kārtības vidū. Vidū? Jā. Labi, vidū. Nu, 2 varianti. Viss tas papildu Es jautājums. esmu, protams, pret. Tu Nav esi šaubu, vienkārši jā, vienkārši pret. pret. Tā varbūt, jā. Un Inês? Nē, nu noteikti pret. Mēs tā kā lieli pieauguši cilvēki, bet tā kā maz bērni tieši. Noteikti pret. Nē, nu pēkšņi tāds svarīgs jautājums un bāds pat nav uzrakstīts, jā, un pieceļās sākam gandrīz tūlīt balsot. Nu, tad Tas ir višķi pa traku smieklīgs. Nē, nu, Ivet piefiksēs, ka mēs esam pret un viss. Kronis tiešām. To, ka mēs liekam uz balsošanu, to mēs nobalsojām. Tad tikai atliek mums balsot. Jānis saka, ka pa vidu. Mēs tā kā mēģinām sarunāt, kad sāksim ar to balsošanu. Nu, kurš ir par to, kad sāksim ar balsošanu? Paldies, pret, atturās. Es esmu pret. 2 pret un 1 atturās, jā? Nu, redz, tā mēs esam tikuši. Tā, lai norganizētu to balsošanu. Lūdzu, varbūt 3 teikumos izstāst, ko tas cilvēks tad darīs jau nebalsot. Tad pašvaldības štatu sarakstā un domas novakumā ir vakāna štata vieta, izpilddirektoru vietnieks administratīvos un attīstības jautājumos. Man ir ierosinājumi šī štata vietā apstiprināt Guneta Laivinietes, kas agrāk strādājas pašvaldībā un ar savu iepriekšējo veikumu pierādījusi, ka devusi pienesumu pašvaldības svarīgu projektu attīstībā. Ir izstrādāts amata apraksts un... Bišķi paklaus. Jā. Nu, ir štata vieta, amata apraksts. Tu to cilvēku pazīst, mēs arī visi pazīstam, mēs esam gatavi balsot. Nu, tā laika iznāk, ka neviens tad baigi neklausās. Nu, tad ejam uz balsošanu. Bet var tā prātīgi izstāstīt, kas te notiek.
Tikko Uldis stāstīja, mēs tā kā nebijām mieru klausīties. Nu, droši vien, jo lapas gāja riņķī, bija jādala lapas un jāklausās. Lēmumu projektu bija jāizdara. Nu, labi. Kas traks? Tu gribi izteikt? Nē, ko es nesaprotu, Es varu kas tas izteikties, Nu, jā, vajag izteikt. varu izteikties, Gunita atvaino lūdzu, es balsošu pret tevi. Jā, nevis tāpēc, ka es esmu pret tevi, bet es esmu pret šo te principu, kāds ir grobiņas domē. Ja, kad par tevi vispār neviens šeit, nekad nevienu vārdu nav teicis, mēs pēkšņi atnākam un kaut ko uzzinām. Ne? Nu, manuprāt, tik svarīgai amatpersonai, tā tomēr būtu jānāk šeit ar savu programmu, un ja tu esi gatavs lūdzu, ja, kaut kā pāris vārdos vai kā. Vairāk man nav ko teikt. Tad, kad Uldis mēģināja to visiem izstāstīt, mēs tik sirsnīgi čabinājāmies, ka faktiski jau tam Uldim nebija kā to stāstīt. Pirms divām Jā. minūtēm. Tad, lai viņš Šis stāst jautājums otrais. nav bijis ne komitejās, nekur. Kurā komitejā? Kurā šis jautājums? Pēdējā, bet iepriekš. Kādā, piedodiet, es aizmigus, nebija nevienā sēja komitejā. Konkrēti par šo personu Konkrēti par šo personu pa iebalsošanu. Nu, lūk. Nē, par izpildījumu. Bet tagad iet runa konkrēti par personu, pa iebalsošanu. Bet par faktu bija. Štātu sarakstu mēs stiprinājam, jā, tas ir fakts. Es dzirdēju 2 mēnešu atpakaļ. Tas varētu būt virtuvēs. Kolēģi, ja mēs esam uzreiz gatavi strādāt, vai esam gatavi strādāt, tā mēs esam gatavi uztaisam pārtraukumu, nomierināmies. Es domāju, no ko nomierināties ir skaidrs, ka attīstības nodaļa ir jāpastiprina un, Doma jāpastiprina. nu jā, reizē to. Es tagad domāju, ka nu jau, ko tad mēs vairs viens otram izstāstīsim. Visi mēs ir pazīstam. Ejam uz balsošanā. Labi? Jā. Mums tur ir. Jā, tā. Kurš izsauks? Mēs jau parasti gājām pa vienām. Andris izsauks. Pārējie var brīvi. Nu, lēnā garā. Pārējie brīvi. Nekāda brīvē jau nebūs, vēl pēc tam visi pārējie 60 jautājumi. Paldies. Tas, ka viņi vajadzīgi, nu vai viņi tas izteikti balsot. Elvi nāk. Brinketi vai?
var iedot, jo viņš jau diezgan pazīst. Iestuks, paņēma lūši, teica nolēdz tam koridoru, un tam viņam pazīst. Es viņus nepievaldu. Jā, es tikai vienkārši domāju paprasīju, tad, kad būs, kad man vajag arī. Ilgā, ja tev vajag žagāt čukni, vēl man var aiziet uz Jāņos, lai var kārtīgi čukni. Kas man jāiet? Vienu vēl čukpeli uzciet. Kad tu nedeg jau. Pēc Jāņiem, izžūst. Tā jau nevar Kas tur visu pēc tā runā? Ko viņš sauc? Tas karogs, ilgāk karogs karājās, jā? Bija. Tīri no tā, ka viņi ikdienas laiku kopā strādāja. Galvenais, ka bija, nē, redzēju, tu jau paliek citā vietā, tā ka viss kārtīgi. Jā. Viņai pēc scenārija tas nebija atļauts. Noteikti arī varētu pastāstīt. Jā, pēc scenārija tas nebija parasti. Viņai, jā, priekšētāšanās Jā, vai nu lēnkt vēlnā, vai nogalts puspēc. Kaut gatavība. Ievās arī karogu, tā kā var redzēt. Karogu. Balsošana arī, vai tomēr, ka to biedri aizpilda, drīkst klāts sēdēt un cilvēks skatīties, kā tas raksts. Un tad arī skaidrs atvērt.
tiktu par to. Ka viņš ir nemaz priecīgs nav. Nē, viņš jau varēja teikt, pirms vakar. Viņš ir piedāvājis tie večiem tur, tajā savā fermā. Tur jau ir jums. Tā informācija precīnīgi, es domāju, ka vienkārši tiek gatavot augstu, uzmanīgi un tā. Nē, es domāju, ka tas varēja ka nevajag uzprasīt. Tev neaiztiek, tad nevajag tiem aiztiek. Trūkties. Jau piekrīt mīļi, un nākas jau tas vienā mums lielām plānošanām saistos ar ministrijas jā, jau būs Tur vēl nav ko satraukt. Lai izrunāja politiski jau vienkārši tad viņi izstrādā apmaksas stratēģiju. Kā viņi jāsaka? Viņi strādā, ka 5 gadus un vēl 6 Es tik aizvēju tām domas lielām. Likviditāte. Likumdošanas mainās, jo man jau liekas, ka lielām atšaušas, tāds ir, bet tur jau lēnām. Mēs ikdienā šeit jau es nevaru vienkārši zinu, kaut ko saprot, kas notiek. Tad izdomā iztiec kā viena. Bet mums jau tā nav zina, kas ir skolā. Man vēlēt arī no divas naudas, tie kā liela. Un šitā te gromiņas skolas. Viņi jau viņām ir normāli. Tām lielām skolām ir normāli sabalstīt. No valsts tad mēs to daļu, ko tagad viņam maksā. Ja, tad šitā mazajām tur jau tā jau ir no visi jālai, tas viss viests minimums. Tu tur kaut ko te minimums, tev ir minimums. Jā, nolāk. 10 balsīm par un atkārt vēl 3 pret, tur ir ievēlēt. Apsveicam.
57. Vai komentāri? Ko? Nevar. 57. Mēs tā runājam, ka tos nekur. Ja nav skatīts komitejās, tad jau visdrīzāk vajadzētu. Labi. Kurš var ziņot? Andra? Divas teiku? Andra apkrita. Vairāk. Tur viss rakstīts. Pašvaldībā pieder īpašums Mazgavīzes, kurš ir sadalīts ar ierīcības projektu un tiek uzmērītas zemes vienības un konstatēts, ka viena zemes vienība pēc uzmērīšanas ir nedaudz mazāka nekā bija ierakstīta pašvaldības lēmumā minēt, jo būs robežās. Līdz ar to ir jāprecizē platība. Labi, paldies. Ir jautājumi? Balsojam pēc par. Paldies, balsīgi. Tā. Tad jau līdzīgi. Privāti. Izstrādāt zemes ierīcības projektu par lūdzu pārkārtošanu. Nu, forši, nu. Ir jautājumi, kolēģi? Nav, balsojam pēc par. Paldies, balsīgi. Piestiek. Sadalīšana. Vajag ziņojumu? Nevajag. Visiem viss skaidrs. Pēc par. Paldies, balsīgi. Tur arī visiem viss skaidrs. Jūs varat balsot? Nu, kur lai? Es nevaru balsot, bet jūs jau varat. Mēs varam. Gintai. Gintai. Jau uzstājāt. Gintai jāvar šitas, jā? Jau uzstājāt. Viņa jāaicina mūsu balsot. Es nevaru balsot, Tev jāaicina. Var uzaicināt. Tātad priekšstādātājs bezvalsts atvaļinājumā no 11. aprīļa līdz 25. aprīlim. Un tad šajā laikā tā kā pienākums jūs uzdod pildīt nākumu. Tad lūdzu balsot. Es atturēšos, es nepiekrītu bezvalsts atvaļinājumā. Augstu līmeņa amatpersonām. Jānis par. Bet es jau neizturētu augsto līmeni. Nu, Aivar, tu esi domas priekšsēdētājs, un tad jau tā kā prasīt to šeit paskaidrums, ir iet bezalgas atvaļinājumā, un tad tas ir veselības uzlabošanai. Jā. Kaut kā drillēties riņķī. Pagājušais to veselību uzlabot, radāt savu Un tad jau arī tieši tā var pierakstīt, tas jau nav Tā kas var, tāds slēpums. Nē, nav slēpums, jā. Bet lai visiem vēl veselību, lai viņie kolēģi, ejam tāpēc. Jā, pirmais, rosmi. Kas tad par šiem? Tas ir pie 23. maņas. Tas ir klāt par polišiem. Labi, līdz beigām ir tiksim. Jā, pa pirmo. Vajag ziņojumu, ja tur viss ir uzrakstīts. Nu, tev grāmatā ir jāieliek un viss. Un viss. Nē, nu šeit bija vairāk tie varianti. Jā, divi varianti. Nu labi, tad lūdzu Andrai, lai Andra noziņo, jā? Kāda bija varianti? Parosmē. Varianti te jau nebija. Nu kā tad nē? Ir Ko es divi pildu? varianti. Pirmais un otrais. Finanses fonds. Mums jau nebija. Mēs esam gatavi klausīties. Nu tad klausamies. Gavīzes pārstāvja pašvaldībā piedarošas ēkas Katulos, kurai arī šajā sēdē piešķirs nosaukumu Rosmes. Tika skatīts Tautssaimniecības komitejā, kurš šo jautājumu noraidīja. Viņš jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā, kur tika nolēmts reģistrēt šo ēku zemes gabalu. Tāpēc nenoraidīju. Nu, kas to vajag atcerās, ir divi varianti. Tagad katrs sirdsapziņas izdomā, kā balsos. Ir Andrai vēl kādi jautājumi? Visiem saprot. Es gribu pajautāt. Lūdzu. Jautājums Tautssaimniecības komitejā. Kāpēc jūs neatbalstījāt to pirmo punktiņu? Nu, vismaz iereģistrējam zemes grāmatā, mums sakārtots īpašums. Tā modra atbild tagad. Es varu atbildēt un atgalvot, ka mēs nobalsojam. Nē, tur ir noraidīt. Tāpēc tā var būt, kas tad to var atmināt, kā katrs ir balsojis. Bet rezultāts ir tāds, nu. Bet tagad tev ir izvēle, tev ir divu domas lēmumu projektu. Man ir, es esmu par. Jā, skatieties. Noraidīt pagastā, Gavijas pagastā reģistrēšanu zemes grāmatā un nodošanu. Tāpēc es jautāju. Komitejā bija vēl divi nākošie punkti par nodošanu izsolē, bet jautājums šis par Rosmēm konkrēti tika noraidīts pilnībā.
Tā kā jā. jūs sakat, Nu tā var būt. Nu, kad tas to atmet kā ierakstīt? Priekšlikums balsot. Protams. Kāds tas otrs? Tad taču viss ir glābjams un nenorunās šoreiz, mēs varam to nākošreiz. Nu, pagaidiet, netirgojoties, bet es jautāju, tāpēc varbūt es arī esmu pārliecināta, Nu, varbūt noteikti, nevajag jā. reģistrēt. Nu, Kāpēc tagad nevajag? atbildi Inesē, jā. Kur ir tā būtība, ja mēs iereģistrējam, kas seko tālāk ar izsolu nomu? Mēs varam vai... Mēs iereģistrējam kā savu īpašumu, tad droši vien pašvaldība atkal var lemt tālāk, vai vienkārši viņš ir mums zemes grāmatā un mēs šobrīd nedaram neko, vai mēs lemjam, ko darīt tālāk, nododam izsolē, izmantojam savām funkcijām. Bet sakārtojam savus īpašumus. Jo īpašumi jāsakārto Nu, zemes tā grāmatā. pie tā tad arī paliekam par pirmo variantu, kā ir no tautsaimniecības, vai mēs balsojam. Kas par tautsaimniecības komitejas lēmumu Ja var projektu? izteikties, es arī piedalījos tajā tautsaimniecības komitejā, un es sapratu tā, ka mēs esam pār reģistrāciju, bet pret nodošanu izsolē. Nu, bet Nē, gan par kontrātu. Jānis arī grib pateikt, klausamies. Papildinu to, ko Ināra teica, un mans jautājums bija komisijā ļoti konkrēts. Vienmēr sakot, ja mēs nereģistrējam zemes grāmatā, kas no tā mainās? Mēs komisijas laikā noskaidrojam, ka tā zeme, cik arī piekrīt pēc loģikas, tik arī šobrīd var iedot, jo pārējie ir citi īpašumi un citām juridiskā statusā. Tātad šeit zemes grāmatā viņu var reģistrēt, ja es pareizi atceros, bija kaut kā 0,4. Jā, 0,4 hektāri. Un vai mēs reģistrējam vai nereģistrējam, platība nekad nemainīsies. Arī noreģistrējot vēlāk, platība paliks tā pati. Jā. Tātad varbūt arī no komitejas tas nāca, tomēr ārā tā. Tātad zemes grāmatā reģistrējam, pašvaldībai savu īpašumu bija jāsakārto un par nodošanu izsolē ņemot izsvērtu Gaviezes cilvēku lēmumu, teiksim, iedzīvotāju lēmumu, tad arī var turpmākās sēdēs lemt par pārējo. Bet šobrīd īpašums, tātad risks nav nekāds. Uz zemi mēs varam viņu vienkārši nodalīt vēl mazāk, bet tam, pēc zemes ierīcības, saprot, nav nekādas loģikas. Un ja arī nākotnē tur domā par kādu uzņēmēju darbību, skaļāku vai klusāku uzņēmēju darbību, tad šī zeme ir, acīm redzot, normāli priekš tā veikšana. Neko mēs nevaram šīs robežas izmainīt, platību nevaram izmainīt tādu. Tas ir pārpalikums no kaut kā iepriekšējā. Paldies, Jānis. Vai vēl kāds grib par to izteikties? Nē. Ja vairāk neviens negrib izteikties, tad liekam, kas par pirmo lēmumu projektu? Un pa priekš noformulējam, kāds ir otrais lēmumu projekts. Otrais ir ierakstīt un... Pirmais ir reģistrēts zemes grāmatā un otrais ir noraidīts. Pirmo. Otrais ir noraidīts. Tur nav vispār tāds. Bišķi uz augšu. Pirmais variants ir šitais. Pirmais ir reģistrēts un otrais ir noraidīts. Jā. Nu tad kas par pirmo? Paldies. Vienbalsīgi. Nav jau vairs kas balso pa otro, ja visi nobalsoja par pirmo. Mums vajag pret, kā ir juristi, pa to otro nobalsot. Ja pa visu balsoja par pirmo, tad vairs nav kas balsot. Visi pret otru. Bet nevajag nobalsot. Nu, re. Labi. Nu tā pa otro, ko? Kolēģi. To pašu. Nē, pa otro, punktu. Otru variantu. Kas ir par dūmu? Nē, ja nav nebūtu jau kas jums balsot. Vajag saprast. Pār jau nevar balsot. Nu, visi nobalsojuši par pirmo, nav kas balso pa otro, nav ko likt. Pār nav pret, tad visi pret. Vai atturās vēl par otru? Nu, bet nav jau kas balso, ja visi par. Mēs esam citreiz tā balsojuši. Vajag balsot par to, ja visi. Nu, nobalsojiet pret. Pret visi. Pret. Rekāda vienprāt. Nē, man ir Indāls priekšlikums šo otro variantu iecelt šī dienas kārtības vidū. Labi, pierakstām, super. Ka būs iesildījušies. Un otro jau. Tā, tagad par otro pirmo. Kas var izstāstīt pa domiem? Domāt, ka reiz ir iestāšana. Ko? Tas pats jau. Bet ir kas stāst? Nu, mīļie kolēģi, doma. Vispār, stāsts īstenībā ir diezgan līdzīgs, ir katru māju vārdas pakstā, kurš arī ir zemes grāmatā nereģistrācija. Tautsājumniecības komiteja nolēma reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā un izslēdzot to trešo punktu finanšu komitejā palikuši visi ir izmēli. Gan par reģistrēšanu, gan par nodošanu izsūdu. Ko, kas par tautsājumniecību? Pirmais atkal ir lēmums, ko finanšu komiteja gribēs reģistrēt.
nodot izsolē. Otrais ir tautsēmniecības komisija. Kāpēc pirmais, ja kronoloģiski tautsēmniecība ir bijusi agrāk? Svarīgums. Jā. Finanšu svarīga. Nevar būt, tā nevar. Nu, labi, kā mums ir lēmuma projektā ierakstīt? Pirmais variants, jā? Reģistrē un nodrošina. Pēc tam, jā. Nu, labi. Finanšu komiteja arī bija jautājusi Bārtas pārvaldniekam sniegt informāciju. Mēs pats par to, vai vajag pārvaldnieku? Nē, tieši jūs finanšu komitejā ierosinājāt. Es teicu, man nevajag, es visu izrunāju, man savu Tagad domu. es arestēju Bārtā bijis. Tagad ir skaidrs. Tā bija jūsu ideja. Ar labi, jā. Bet, nu, ja pārvaldnieks ir atnācis, vajag nostāstīt. Nostāstīt. Par šiem domiem šeit aptaujājot, ne visi iedzīvotājs, daļa iedzīvotājs šeit attība notikusi ar 90. gadu vidus. Jā, un tādā ir jautājums, sakārtot šīs zemes grāmatas lietas, un, protams, arī rast iespēju sabiedrībai un biedrībām izpausīt. Jā. Paldies. Paldies par ziņojumu. Varam balsot? Nē, es runāt. par šo jautājumu arī gribu izteikties. Jā, es gribu arī izteikties par tiem domiem, un es arī apmēram zinu, kāda ir doma un kādām vajadzībām ir arī domāts tas tālākais. Mēs zinām to, ka šī katlumāja atrodas, gandrīz pašā centrā. Un tā kā šeit teica Ģits arī par to, ka tur nekas nav noticis. Tā ēka ir no būvniecības viedokļa stipri jau bīstām, jo jumts jau tecēja pirms tam, un tagad tas jumts ir turpinājis tur no 90. gadiem tecēt vēl joprojām. Tā kā tur ir dzelzbetona jumts, tad tas dzelzbetona konstrukcijas ir pilnīgi beigts. Jā, un piemēram to, ka šī ēka ir stāvējusi un neviens par viņu nekāda interesi nav izrādījis. Vienkārši viņi ir kā tukši ar izsistiem logiem un nekādu godu Bārtai nedara. Ja, protams, ir šī ēka tāda, kuru kāda interese būtu un iespēja tur kaut ko izveidot, kādu uzņēmēju darbību vai arī kādām citāda rakstura nodarbēm, tas būtu tikai apsveicam. Bet mēs zinām to, ka šo ēku grib realizēt tātad mednieku biedrība. Un atkal no tā viedokļa, ka šī ēka, ja viņa paliek, viņi vienkārši grūveši kaudz un tā ir sagāžam un likvidējam. Bet no otras puses, tātad, ja šī biedrība uzņem šo ēku savā īpašumā, tad tā vieta tiek sakārtota un viņa praktiski nav grūveši kaudz. Bet no tā, ka tik tuvu centram un mednieku biedrība ir izteikuši arī cilvēku to viedokli, arī Bārtas mednieku kolektīvs ir izteicis viedokli par šo te, jo bija doma arī pašiem tur izveidot savu to mednieku māju, tā vienkārši sakot, tad arī bija atziņa to, ka tik tuvu centram tāda veida mednieku māju nebūtu vēlama. Punkts. Tu to, ko es gribēju pateikt. Jā. Paldies, Jāni, ko tu gribēji pateikt. Es arī papildinātu to, ko Svinkus kungs teica. Arī, es domāju, mēs komitē to runājam, un tur arī šī, tāda ētiskā puse, un ja tur tuvumā dzīvo cilvēki, un, sevišķi mazi bērni, es arī pieļauju, ka, droši vien ir vajadzīgs kāds rūpīgāks izvērtējums, un ja tā ēka jau stāv šos gadus tukši, tad tur, 2, 3 vai cik mēneši vēl uz priekšu nebūtiski paslikti neko. Un es domāju, tas ir būtiski, un arī ne visiem pieaugušajiem, varbūt tādi skati vai medības kā princips kā tāds ir pieņemams un atbalstams. Tā kā, katrā ziņā, man liekas, vajadzētu būt tādam rūpīgākam izvērtējumam, un, ja runājam, saprotu arī no bārtaniekiem par to, ka viņiem, protams, ir kāds ieceres vai vīzijas, ka tur varētu ielikt kaut kādu, citu organizāciju vai sabiedrisku, kas darbojas, varbūt nesaistīt ar medībām, tad, protams, vai Bārtā, pie tām telpām, kas ir tautas nams un pulciņu nodrošinājums, skolas telpas, un arī
vai to varam pašvaldību, teiksim, to var atļauties, tas ir diskutējums, bet tagad ar vieglu roku nolemt, ka mēs atdodam izsolē, ka mēs zinām, man liekas, ka šobrīd tas lēmums nav sagatavots, nav izsolēts. Jānis, tev pateic. Jānis saka, nevar nodot, Inetā runāt. Jā, es gribēju pateikt savu viedokli, jo es esmu tik dusmīgi šajā jautājumā, ko mēs tik cītīgi maļam jau otro domu sēdu un tik neatlaidīgi. Un Girtam es gribētu teikt, ka ļoti nelaba prakse, ja šādā jautājumā vērtējumu vai vajadzīgi vai nav vajadzīgi pašvaldību funkcijām pasaka tikai pārvaldnieks. Droši vien sarunā ar priekšsēdētāju. Es vakar pat piezvanīju abiem Bārtas deputātiem un pajautāju, vai pārvaldnieks ir runājis, un viņa viedokli arī uzzināja. Tad mēs esam 3 no Bārtas deputāti, es skaitu arī Ingu, jā. Mūsu starpā mēs šo sarunu neesam veduši. Tas ir ļoti slikti, manuprāt, jā. Tad iznāk tā, pārvaldnieks jau zina, ka tā būs un nolēms. Un otrs, ja runā par atsaļināšanas ierosinātāju mednieku kolektīvs, kā pareizi vienalga, tad es varu piedāvāt mums Bārtā pašā centrā ir vēl. Es saskaitīju, viss kopā ēkas pamests ir kāds 8. Veikalam otrā pusē aiz meliorācijas upītes, tas gabaliņš ar to būdiņu, viens blakus vecām dzirnavām. Tālāk, turpat pretī depo ir ļoti laba ēka piemērota galdniecība, ko tirgo. Uz otru pusi skatoties, kas stāv pārdošanā, kur ir laukums, ir otru pusi ceļām aiz dzīvojumām mājām, kur tik blīva apdzīvotība nav. Tālāk pašvaldības īpašumā ir Liepas puse māja pretī darbnīcām, kur arī grausts, jā. Te varētu arī bildi būt blakus. Otra puse ceļam ir darbnīcas, kas ir briesmīgā izskatā, ko arī varētu kāds ienākt, jā, uzņēmējs vai cita veida kolektīvs sakārtot. Un vecā pagasta māja, lūk, izvēle ir pie tam, ir ēka, un ir arī tā kā risinājumi ir ļoti daudz. Vēl grib kāds runāt par to? Es tikai domāju, ka mēs aizjām tādos jautājumos, ka tas nav vispār pareizēts. Bet 5 minūtes tu var runāt, ko tu gribi? Nē, bet par to jautājumu jau mums ir lēmuma projekts sagatavots par ierakstīšanu zemes grāmatu un nodošanu izsolē. Par to var runāt, bet nevis, ka tur būs kaut kur prom, kaut kas. Tev ir taisnība, bet 5 minūtes jau tu var runāt, ko tu gribi. Bet tikai par jautājumu. Bet ja tik klātumā izskatās. Labi, mīļie kolēģi, 2 varianti. Līdzīgi kā Gaviezē, mēs tagad esam nosprieduši tā. Pirmais variants par to, kad ierakstām zemes grāmatā, un šodien vairāk par to nerunājam. Nē, pirmais ir par to, ka ierakstām zemes grāmatā un nododam izsolē. Tā secība. Un otrs ir, kad ierakstām tikai zemes grāmatā. Priekšsēdētājs pamainījos. Komitejā bija izskatīts pirmie. Nevajag jaukties, beigās mēs paši nezinām, ko kā. Tā kā priekšnieks pasaka, tad nav jau problēmas. Mums ir juridiskais dienas, jurists pasaka, kā vajag, un deputāti. Lūk, ierakstīt zemes grāmatā, lai mums īpašums ir viennozīmīgi. Lēmumu izsludinātā dienas kārtībā ir 2 varianti, un pirmais lēmuma variants ir gan reģistrēt, gan nodot izsolē, un tad lūdzu balsojiet tā, kā viņš ir izsolīgā. Kā viņš ir numurēts un numur 1, jā? Jā, jo citādāk tas ir viss problēma. Labi, kas ir par to, lai reģistrētu un nodot izsolē? 1. Pret. Devīgi, jā? 11. 11. 12. aizgāja. Bet tad ir 13. Mums iestāv balsošana tā. Labi, mīļie kolēģi, tad pēc iesūtījuma par otro variantu, jā, tikai nodot, ierakstīt zemes grāmatā un nenodotā izsolē. Kas par to? Es varu balsot, vai nevaru? Nē. Ko jārunā? Tev pretī. Jūs savu balsas izķērnāt. Nē, es esmu Te nav 3 dzīves komiteja. Bet, ja modrs ir konsekvents, mīļie cilvēki, mācieties, jā. Labi, tagad mēs tad varam iet pie 3. Jā. Jā. Tur vajag ziņojumu? Nevajag. Varam balsot? Kas par? Šeit balstīja 4. Nodokļu parāda aprēķina dzēšana vai komentāri? Nevajag. Tur viss ir uzrakstīts, jā? Jā. Par. Paldies.
5 atvieglojumu piešķiršanu. Nu, laikam tur nav ko filozofēt, kā itā, jā. Tas ir likums. Paldies. Vienbalsīgi ir. 6 neapstrādāto zemi. Ko? Nē, par neapstrādāto lauksaimniecību izmantojamo zemi. Nu tā ir. Nu kā? Kaut ko tur ir cilvēki davoji. Jā, stīdums un man. Jūs paši lasīsiet, ja paprastīs, lai Andri izstāst. Nu tas ir tā, ka vārdu uzrakst vairāk un tad mēs tur atlaist, jā? Nu, divās, te ir. Ko? Mēs atlaist. Kā mēs ar savu prātu ņemsim? Ir izsūtījušie paziņojumi neapstrādāto lauksaimniecību izmantojamo zemi, saņemam arī iesniegumu, cilvēki iebilst. Šeit tika skatīti 4 iesniegumi. Reāli zeme ir ļoti mitra, daļai ir apaugusi ar krūmiem. Reāli, kā lauksāmniecība, kur faktiski nav iespējams izmantot. Mēs tā kā devām cilvēkiem iespēju sakārtot, lai viņš apmežo šo zemi un gadu laikā, un tad lai šogad atlaižam viņam šo neapstrādāto nodokli. Kurš ir mēs? Mēs ar Edigi runājām šādi, un viņš arī šobrīd ir sācis šo dokumentu sakārtošanu, lai cilvēku tomēr ieinteresētu kaut ko izdarīt. Un ja tā nolēmas, tad būs ieinteresēts, jā? Jā, cerība. Ir vēl jautājums? Nav. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Jā, pa zemes 07. 50 jautājumu. Parasti jau mēs uzticamies tiem gatavotājiem. Ir jautājumi? Nav. Vai jau labāk nomā nekā nāk pēc sociālā pabalsta? Kas par? Vienbalsīgi. 8. Nomas tiesība visu to. Vasaras kafejnīca. Nu labi, Kafejnīca tur. vai tad tu jūti, ka ir kafejnīca? Būs. Būs, jā. Nu, kas par Vasarā. Vasarā būs. Labi, jā. Labi, sporta iela, cimdenieki. Izlikt izsoli. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. 10. Priežielā kapsēja. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. 11. Izsola alējas kapsēja. Nu, cenas noteikti. Ceni noteikti, jāapstiprina. Nu jā. Izvēlas, ka jābalsta. Jā. Gudrs un vēl gudrāk. Kas par? Bijuša pienotā. Nu, super, paldies. Vienbalsīgi. Jā. Dzīvokļu platību precizēšana. Vai komentārs? Nē. Kas par? Vienbalsīgi 13. Tā, un atsevišķi punktu atcelšanā. Kurš māk izstāstīt par kaprielu? Andra. Andrejā. Kļūdas pēc domas sēdi ir aizgājuši 3 punkti. Zemes nomu bez izsolēm. Tādēļ arī lūguši lēmums atcelt, kas ir par dzirnaviņām un pasēdz kapiem. Ko no? Konkrēti punkti. Un tagad mēs labojam to savu kļūdu? Jā, mēs labojam. Nu, kas par to? Jālabo. Vienbalsīgi. 14. Dzirnaviņu. Tagad mēs labojam to kļūdu, jā? Jā. Kas par? Vienbalsīgi. 15. Dzirnaviņas otrpus grjāvu. Kas par? Vienbalsīgi. Tā, 16 objektu nomas tiesību garāži kapsēdē. Vai komentāri, tur viss ir izrakstīts? Tas ir uzrakstīts. Kas par? 17. Pašvaldība. Vajag kaut kādu komentāri, tur viss ir skaidri uzrakstīts. Kas par? Tā. Paldies, vienbalsīgi 18 nomas līguma pagarināšana. Tā var? Jā. Kas par? Jurists saka, var? Jā. Nu jā, abi saka, tajā droši vien, ka tā var, jā. Labi, nobalstot vienbalsīgi. Par grozījumiem domas lēmumā. Ko, nu? Vārtājs Kannenieks. Es varu izkomentēt. Jā. Lūdzu.
Pagājušā sēdē tika apstiprināta izsoles objektām cena pa kvadrātmetru, bet bija piemirsts pieskaitīt klāt atcienāšanas procesa izdevumus. Šeit tas grozījums attiec uz to, ka ir pielikt klāt atcienāšanas procesa izdevumu cenai. Tas ir viss grozījums. Bet vēl ir, nu, tad tā sēde jau, tas ir tā izsole jau ir bijusi? Nē. Tad jau var mierīgi. Ir droši, jā. Kas par? Nē, nu zinu, kā būtu jau bijis, un tad jau kaut ko pieliek klāt. Vai, nē, tā. Mācība maks. Jā, mācāt cilvēku. Nu, tas labi, ka mācās. Kas par? Vienbalsīgi. Jā. Par finansējumu biedrībai. Nu, tik viņi arī prasa, jā. 70. Viņi tiešām cilvēki tik maz prasīja. Tā jau bijis papīrs. Nu, bija no kultūras budžets. Gins jau zina, cik. Nu, Antēm nedod, tas ir tā gadskārtējai dalībai, kur ir draud. Labi, mīļie kolēģi, ja vairāk nav prasīts, tad tik prasīts, jā? Paldies, vienbalsīgi. Jā, par projektu vērtēšanas komisijas izvēli. Tikai 2 locekļu te komisija? Nē, vairāk. Apakšā vēl jāpaprāt. O, nu jā. Re. Likvidēt nevalstisko. Nu, acīm redzot, tas ir kāds jauna komisija un jauna. Ir jautājumi par tiem komisijas dalībniekiem? Nav 5 vai? Ko? Uzticamies? Ir jau 5. Ir 5. Vienbalsīgi. Nē, es nepiedalu. Kāpēc? Viņi komisija. Tu nebalso. Labi, tu pierakstījies tā. Nē, man jā. Tā. Un tagad pie tā 23. Ulds stāstīt. 23. pēc tiem grozījumiem tāds sarakstā, kas jau bijuši komiteju. Jā. Mums dibinām pašvaldības policiju, mēs saskārāmies ar to, ka mums bija tajā štats sarakstā bija vecākais inspektors un inspektori. Bet mums vajag pašvaldības policijas priekšnieku, jo pašvaldības policijas priekšniekam ir jāreģistrējas iekšlietu ministrijā un jāsaskaņo, un līdz ar to tam amatam jāsaucās tieši tā, ka viņš jābūt pašvaldības policijas priekšnieks. Būtībā cilvēku skaits nemainās, tad mums tagad būs pašvaldības policijas priekšnieks, pašvaldības policijas vecākais inspektors un 2 inspektori. Jā. Bet tagad iznāk tā, es ļoti atvainojos, ka es jaucos iekšā 915 tam priekšniekam un 900 pašu vecākam inspektoram. Nu, mums ir tā, ka mums vecākais inspektors strādā un veiksmīgi strādā, un viņam šāda alga ir. Jā, un tam priekšniekam? Un kodu. Bet viņš nevar būt priekšnieks dēļ tā, ka viņam nav tāds grāds, līdz ar to viņš priekšnieks nevar būt, tāpēc viņš saglabās savu pozīciju kā vecākais inspektors, bet mēs tad tieši tādu pašu atalgojumu neklājam. Protams, ka tik gudri neizklausās, es ierosinātu tam priekšniekam vismaz 5 pielikt, lai atšķirīgi. Jo pa grādi var maksāt. Nu jā, kādreiz 50 rubļu maksāja pa grādi. Jā. 5 pieliekam priekšniekam. 5 Nu, es saku 10. Labi, 10, jā, es tev atbalstu. Kurš soli vairāk? Ar zināt. Nu, bet kaut vismaz 5. Nu, rubuli vairāk kaut piedāvā. To eiro vairāk. Nu, cik tu soli? Nu, tā kā lēmumā, tad jau var piešķirt prēmiju. Nē, bet nu vismaz kaut 1 eiro vairāk tā priekšnieka. Nu, noapaļo to 0,30 plus 6. Kāpēc tie ir 0,30? Jā, priekš tā mums vispār vajag tie centi. Tas ir izveidojot tā, ka šim amatānam ir bijuši kaut kādi palielinājumi procentuāli, un tāpēc sareizinot viņš ir tāds. 7%. Nu, varbūt tā var, ja mēs tā ekonomiku, tad to 920, tad būs apaļš, un to uz 916, lai ir apaļ es atvainojos eiro. 16 un 20, tā varam vienoties, ko var. Nu, finansistiem nav jāatrod.
ietaupīsim. Strādāsim izvērt euro. Mēs tad tur izjaucam, man liekas, atkal tos. Jo te jau atkal pasties, reku ekonomistam tikai 840, policistam 900. To jau nomet. To jau nomet. To noraida. Policistam izcēlā. Strādā par nāmi. Tad tām komatiem, un tad vienam 16 un otram 20 un 1. To jau viss dators dara. Jā, mēs visiem nodaļu vadītājiem algas. Mums nodaļu vadītājiem ir tie 915.33. Jā. Nu jā, tur jāspēkā. Visiem jāliek vairāk. Labi, jā, un te mums neiznāk. Tā kā lēmuma. Cauri. Lēmumā? Jā, neko nevar darīt. Jā, nav tā. Tā visiem jāceļ. Jā, mums būtu rakstīts vēl kādā pastāvs. Vienbalsīgi? Jā, nevar. Es sarūktināts, un es atturos. Un Inês? Es to šāds tad, kad atvēru, es biju pret, un tāpēc es tāpat arī pret. Vot mums tagad ir riktīgi demokrātis. Viens atturās un viens ir pret. Jā. Tā. Nu, tad par Nacionālo veselīgo pašvaldību Elīna bija gatavojusi, ne? Jā. Jā, ir saņemt no Latvijas pašvaldības savienības vēstuli, un mēs arī Rīgā tikām informēti par šo informāciju iepazīstināt. Un tā kā lūdzu iesaistīties mūsu Nacionālā veselības pašvaldību tīklā. Un tad šogad tā kā varētu būt versijas vaļā projekts, kur tā kā būs reāli nauda pieejama, un lai varētu to naudu saņemt, mums ir jābūt tā biedra. Negribētu būt veselīgi pārtraukumu. Nē, es tur neprecizēju vienu jautājumu. Jā. Un, lai mēs varētu kļūt par Latvijas Nacionālā veselību pašvaldību tīkla dalībnieku, mums vajag domas lēmumu. Un marts ir pēdējais mēnesis, kad mēs varam pieņemt lēmumu, lai mēs varētu paspēt izstāties. Mums startēt arī projektā. 31. marts. Jā. Vai Elīnas argumenti ir pietiekoši? Vēl kāds ir Pārējais bija uzrakstīts. Viss ir skaidrs. Nav jau. Vēl nav. Pēc redaktori nav jau. Elīnai maksā. Ir vienbalsīgi. Visu vestāpotni. Jā, Mīļie kolēģi, zelta zirgs, nē. Garāts zirgs. Vajag stāsti jums. Elīna tāds mums ir deputāts zelta zirgs. Katram. Izglītības un kultūras sociālā pakalpojumu komiteja izgāja cauri, mēs tur visu uzrunājam, tad atbalstījām, es saprotu, ka mazliet gribēja finanšu komiteja tad precizēt informāciju, un ir saņēmis iesniegums no biedrības par iespēju rīkot vasaras nometni Zaļais zirgs 2016 mūsu bērniem, arī Liepājas pilsētbērniem. Un mēs pagājuši gadu arī atbalstījām ar 500 eiro, un tā kā ir ļoti labas atsauksmes gan no vecākiem, gan no bērniem. Gan no zirgiem? Jā, tad būtu lūgums atbalstīt un piešķirt 500 eiro. Un nešķirot bija arī jautājums vai trūcīgām ģimenēm vai maznodrošinātām, bet novadu bērniem. Mūsu novadu bērniem pēc tam. Katram novadu bērnam vajag atbalstu. 500 eiro. Kas piedalās? Kas piedalās pēc tam. Man liekas, par savu projektu. Paldies. Pamatlīdzekļu konstatēto inventarizēt. Ir tā rakstīt. Tas ir garš. Vajag kaut ko stāstīt, ja? Nevajag. Tā kā tur rakstīts, tā arī balsojam. Es pusvakar lasīju. Kaut ko laikam stāstīt, ne? Pusvakar lasīju. Ļoti daudz laika aizies. Kamēr man viss nav jāsaka. Nē. Pārgāj. Varam balsot? Varam? Jā. Pār visi. Nu tā, 27 par kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Ko? Rūdzu. Vajag vai stāst? Ja tur viss ir uzrakstīts. Mums pieņems lēmums, par kuru man tika uzdots sagatavot reorganizācijas projektu un reorganizācijas līgumu. Kopš tā brīža notikuši vairāk kārtējas tikšanās gan ar abu uzņēmumu vadību. Un šis projekts tika radīts.
Viņš ir skatīts finanšu komitejām, reorganizācija sāktos ar šī lēmumu pieņemšanu un noslēgtos ar 31. augustu, jo līdz procedūru, kad bija jāpaziņo visiem partneriem un kreditoriem, bankām un kolēģi jautājumu, ziņotāji. Jā. Nu, ir viens jautājums, tas, ko mēs arī janvārī nesaņēma atbildi, domāju, uz vienas A4 lapas, teiksim, deputātiem uzlikt kādu informāciju, teiksim, pamatlietas, ko mēs no šī procesa iegūstam, teiksim, praktiski, ekonomiski vai kā. Kur ir tas pašvaldības iegūms? Uz administrāciju mēs ietaupām. Cik es zinu, parasti pie šādām, pie reorganizācijām parasti tas iegūms ir 0,4 stundas, tāpat kā pašvaldības apvienojot, ja uz administrāciju tas iegūms nav liels, būsim reāli. Tad varbūt vēl īsos vārdos, kur vēl ir tie iegūmi, ja ir uz to reorganizāciju, cik mēs gadā apmēram tas ir? 3000, 4, 5, 8? Ir tā, ka būtībā ir šo reorganizāciju taisot, pirms viņu taisot, tika pasūtīts pētījums pa abiem uzņēmumiem un sākumā arī viņiem katram tika izveidot tā attīstības stratēģija, kas bija vajadzīga valsts kasē aizdevumu saņemšanai. Tur nav 1 vai 2 lapām, tur ir 230 lapām ar visiem finanšu rādītājiem. Un vēlāk, kad uzņēmumi bija atsevišķi izanalizēti, tad bija tā kopējā prognoze, kā tas uzņēmums attīstītos, kad viņi apvienot. Es nevaru, protams, pateikt to tagad kādā laika vienībā, cik tieši eiro būs tas ietaupījums. Tas ietaupījums galvenokārt būs tieši uz administrācijas izmaksām, uz kopēju grāmatvedību, uz kopējām licencēm un arī tā finansiālā iegūma jau ir vēl otrs tas, kad arī abiem šiem uzņēmumiem ir ļoti līdzīgas sfēras, tad abi nodarbojas ar siltumapgādi, abi nodarbojas ūdens apgādi, abi nodarbojas ar kanalizācijām un katram šiem uzņēmumam savs tehniskais nodrošinājums, grobiņu siltumam ir tā hidromašīnas skaidrojumā. Tam ir vēl viena mocija. Jā, tā kā arī tā, ka tehniski apvienojot spēkus ir daudz namsaimniekam, teiksim, avārijas dienas, tas arī tādu racionālu, teiksim, dotu iegūmu saimniekošanā. Tā, paldies, Jā, vai to apmierinies, vai to vēl vajag to lasu? Nē, kāda man ir varianti? 200 papildus, jā, papildus. Apvienot 2 mutes kopā, vai ir pamats domāt, ka tā viena mutes nestrādās? Es saprotu, ka apjoms jau nav nekāds pazīmes tendences, kad mums samazinās kaut kāds apsaimnieko mājas skaits, kad mums komunikācija tīklu garums samazinās, tad mazāk avārijas paliks, pēc loģikas, ne? Es neredzu pamatojumu. Labi, tu neredz, Uldis redz, mums ir 2 viedokļi. Liekam uz balsošanu kā projektā. Kas par to kā projektā? Paldies. Pret? Atturās? Atturās vai pret? Pret. Atturās. Ines atturās un Jānis pret? Labi, nobalsot. Ejam tālāk. Par skolotājs. Ko vēl ir pirms? Nē, tas pats. Cilvēks ir sarakstījis grāmatu, un lai to izdod, komiteja, atradas par iespējām tādu naudu piešķirt. Vai mēs atbalstam? Kāpēc 2 varianti? 2 varianti? Kāpēc? Jā. Es nezinu, kurš varētu iestāstīt skolotāju iet konkursu. Nē, kā? Mums pašiem tas jānorganizē, ne jau skolotāju gluži. Bet, ja tāds ir tas lēmuma projekts sagatavots, pirmais ir atbalstīt un otrais par to konkursu, kurš ir? Nē, otrā. Atkal ir otrā? Jā. Vai kāds vēl grib izteikties par to lietu? Tur viss ir skaidri uzrakstīt. Tātad, kurš ir par otro variantu? Ja viņš tur ir. Nevajag sajaukt tikai. Pa otro variantu, pa 500 eiro. Pret? Atturās? Bet es esmu par pirmo variantu, kā tagad man jābalso? Pret, jā. Ines pret un pārējiem visi par. Un tagad tad pat konkursu variantu, kurš ir par. Ines par, kas ir pret un kas atturās? Es vēl padomu. Nevar.
Nē, Tīlietas vidu. Tu jau atbalstīsi. Jā. Nu jā, nu protams. Jā. Par dzīvokļu platību. Nobalsot. Par dzīvokļu platību precizēšanu. Vienbalsot. Atzīt. Par tiesību tajā. Tur ir atteikuma atzīt. Ziņot vajag. Tad vajag ziņot, jā. Atteikums, jā. Kurš ziņot? Modri varbūt tu pats var ātri izstāstīt. Tu biji tur klāt. Kur tā bija? Tur ir, viņi jau tika skatīti arī, viņi ieradās uz komiteju. Viņi dzīvo ģimenē, kas šodien aizņem dzīvojamo platību piederošu privātam uzņēmumam. Vēl, ir izteikti tikai varianti, ka viņus liks ārā, bet nav neviena dokumentāla pierādījuma, ka viņi tūlīt rīt izliks vai kaut ko, un reizē to mēs jau tam jaunai ģimenei noraidījām, ka neko vai meklē iespējas un tā. Un arī šī kundzei nav nozīmes šodien uzņēmuma rindā, ka viņi tomēr ir kopā ar ģimeni. Un viņi to zina. Un lūgu līgums nav, viņi arī neatbilst, viņai pietrūks vesels gads līdz, lai ievērot noteikti. Nu tad kā projektā? Nē, es gribu pajautāt, kur pietrūks gads? Jā, viņi nevarēja pierādīt, nav dokumentu. Maz meitene vēl skolā negāja, ka viņa dzīvojas bārtā ilgus gadus. Ja tas ir mūsu uzskaits sistēmas vaina, kur pieredze jau bija pagājušā. Ne, valsts sistēma. Valsts vai mēs ar pašvaldību strādājam, tad mums ir jāatrod vēl kādu variantu, kādu dokumentu mēs pieņemam, jā, ko tas cilvēks var apliecināt, ka viņš ir šeit dzīvojis, jo viņa ilgus gadus viņa skolā strādāja par strādnieci. Es skolā mācījos. Tā kā tas nav tiesa, ja, ka no 97. gada, un mums ir jārisina, tad kā vēl mums ir varianti bijuši, kā pierādīt cilvēks var. Tas nebija izšķirošais. Izšķirošais bija tas, ka viņi vēl nekur nav izlikt no tās dzīvojumās platības. Bet, es sapratu, cilvēks prasa dzīvokļu rindā, vai tad mums ir tā jādomā, vēl lai pagaida, tad ņemam viņu dzīvokļu rindā. Es tiešām neredzu iemeslu, kāpēc viņi nevarētu man ir speciālistiem, un speciālistiem ir dokumenti, viņi sagatavo šos lēmumus, un tur nav tas, kā tu stāst, ka viņi maz meiteni strādājas skolā. Nav. Bet, paga, viņa mazmeitene nē, bet es tev saku, ja tā ir sistēmas uzskaits vaina, mums jāatrod dokuments vēl, vai cita veida pierādījums, ja, kā cilvēks var pierādīt, ja sistēma neparāda. Ja šis cilvēks būtu gribējis, viņš būtu to meklējis un pierādījis. Tā nevar, pa daudz vienkārši jūs tam pieejat, es to pagājušos redzēju. Jā. Tad atliekam uz mēnesi. Tur ir ļoti, ļoti liela ģimene, cik viņi kopā, mazā mājā dzīvo. Tas ir netaisnīgi. Ne jau ģimene prasa atsevišķi. Jā, tieši tā. Un es arī pārvaldniekam vakar pajautāju, jo pārvaldniekam pa saviem cilvēkiem arī vajadzētu zināt. Vai tu esi lietas kursā un kāpēc atteikt? Tad lūdzu, nē, viņš nemaz nezināja. Es uzskatu, ka Tautsaimniecības komitejai šādos jautājumos vajadzētu sazināties ar pārvaldi. Jā, lai viņi palīdz meklēt risinājumu. Nevis uzreiz neatzīt. Man būtu visforšākais ierosinājums, ja Bārtā ir 3 deputāti, ka viņi par saviem cilvēkiem zinātu visu un atnāktu uz komiteju un pastāstītu. Jā, tāpēc nevis man būtu jāzina visu. Labi, mīļie kolēģi. Ko tu darīsi? Es uzklausīšu. Tu tikai vadīsi. Jā. Bet uzklaus. Jūs esat gatavi arī man uzklausīt. Jā. Parunājot vēl ar deputātiem, ir priekšlikums šito jautājumu atlikt, bet nevis uz vienu sēdi, bet vismaz uz 2. Un tad jau par to laiku lūgums mīļiem Bārdas deputāti arī ierakstīt pārvaldniekam, lai tad atrod tas arguments, ka to gadu var pierādīt. Jā, tad mēs izskatām. Varam vienoties, kad atliekam. Jā. Kas par to? Paldies, nosīt. Tad atkal atteikums. Tad tev ir kas iestāsies? Modrs. Liels parāds nav, kas iestājas? 7000 parāds. Kas nevar? 70? 69. gads vēl, jā.
Nu, komiteju mēs skatījām, un mums tāds priekšlikums ir, es tur tuvāk neko nevaru komentēt. 2,5 stundas mēs tur sēdējām toreiz. Tagad tas vēl nozīmē, ka viņai šī dzīvoklī tāds parāds, un viņa prasa jaunu dzīvokli mainīt. Nē, nu, tas jau ārprāt. Ja drīkst, nu, tur jau bišķi savādāks tas risinājums. Situācija ir diezgan neordināra, cik šī dāma sieviete ieradās un izstāstīja, un cik es atceros no komitejas, ka bija runa tāda, ka domas speciālisti palīdzēs, sagatavos vēstuli konkrētu un nodos šī kundzei, kuras bērni tātad zina, kur to kungu var atrast, kur viņš dzīvo inkognito, un aiznesīs to vēstuli, un tad varbūt tas nostrādās par to, ka viņam ir savu īpašību jārūpējās, un tad gaidīsim to reakciju, un tad var domāt un iznest tālākos lēmumus. Tad jautājums ir, vai domas speciālisti ir vai sagatavojuši. Tas nevar, tas 2-3 dienās, ja 10 dienās nav sagatavojumi. Šeit ir. Pie jautājumi tiek strādāts, ja? Jā. Skaidrs. Es biju pie Vinetas arī, un viņi ar juristiem strādā. Ja viņiem valdi nav šķirt, kā tad? Nu jā, kāda tiecība man ir. Nē, mēs vienkārši runājam par to, ka mums ir, pašvaldībai pie jebkuru salmiņu jāķerās, un tas kungs, jo es saprotu pēc tā, ja es tad pareizi atceros, kā dāmu tu informēji, tad tas parāds, kāds ir fiksēts, tas ir fiksēts uz kaut kādu konkrētu laiku. Un tas nenozīmē, ka pēc šī tiesas lēmuma, kad tam vīram jau kaut kas, vai viņš labprātīgi, tur bija doma, vai viņš labprātīgi, vienkārši, tad izrakstās. Tur bija 2 parādi. Ar tiesu bija 6600, un tagad tas parāds ir pieaudzis līdz 7000, par kuru arī atbild šis vīrs. Jā, kā mums izskatā. Bet tur tas stulbākais tas ir, ka tā sieviete ir uzņēmusies, ka viss parāds viņa apmaksās. Tāda rakstiska, namsaimniekam iesniegus. Tas 7000. To 6000, un tiesa ir tāda pieejama. Un prasa tagad jaunu dzīvokli. Tiesīgi atteikt viņai, ja parāds skaitās uz vīra. Nē, uz vīra neskaitās. Es stāstu vēl Jau ir apņēmis. Tiesa nolēma, ka sieva ir parādā 6000, un tagad tas vīrs nesaprot, ka tas parāds tagad gulstās arī uz viņu nākošais parāds. Pēc nolēma. Jā, pēc nolēma tiesa. Viņam izskaidro to, lai šo dzīvokli. Kāpēc viņi nešķir valdi? Jautājums un paskaidro? Mēs esam skaidrojuši. Mēs speciālisti nebijām, it kā arī Maija bija klāt, un it kā arī par to tika runāts, un šis mājiens bija dots, bet es saprotu, varēja noprast, varbūt tik tieši jautājums nebija, kad, šis vīrs ir ļoti īpatnis. Un vienkārši tas, jā. Dzīvojumā telpības likuma mēs nevaram. Ģimenei, otrais dzīvokļi, ja viņiem nav šķirt laulība. Tālāk arī mūsu lēmums bija negatīvs. Tālāk lēmums arī bija negatīvs, un izjūt no tā, ka mums jāpieķirās par katrām šīm iespējām. Un vienkārši dabūt to dzīvokli, lai parāds vairs neaug, dabūt viņu tukšu. Tad var lēmt spriest. Man ir lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu, tur nekā likums. Tas, ka jāpalīdz Jānim ir taisnība. Atteikumu atzīt. To es varu izstāstīt. Cilvēks bija ieradies arī uz komitejas sēdi. Viņam nav sena tiesas lēmuma, viņš ir izlikts no dzīvokļa, parāds. Es neatceros, vai ir kaut kā diezgan. Viņš vispār mazi maksājas. Un viņš tagad uzrakst iesniegumu, ka grib atkal stāties rindā. Mēs uzskatījām, ka tas ir galīgi nekorekti. Viņam to arī paskaidrojam, ka tikko mēnesi atpakaļ tiesi viņi izlikus no dzīvokļa, viņš tagad stāsies rindā. Viņš dzīvo vēl joprojām tai dzīvokļi, parāds iet, tiesas izpildītāji jau nav viņi izlikuši. Jā, labi, bet tad kas par to kā projektā? Vienbalstīgi. Tiks pēc dzīvokļi. Jā. Jau ir iestājās rindās sen jau, kad 2 gadu atpakaļ vairāk, un pienāca tagad rinda viņam. Jā, tika aizvests. Labi. Tad būs, kas maksājas. Viņiem banka izsvied viņu no dzīvokļu, jo sieva bija paņemt kredītu. Jā, tā var būt, jā. Labi, tad kā projektā? Paldies, vienbalstīgi. Modri izstāst 34. Kas tā bija, panīt? Kur tas bija Dupeņi vai?
Cimdnieki. Nu, viņa ar meitu, 17-gadīgu meitu dzīvo vienā mazā vienistab dzīvoklī, tie gulti salikts kopā, faktiski dzīves apstākļi ļoti slikti. Viņi sen gaidīja, tagad atbrīvojās ar tiesas lēmumu centrālā ielā 1-4, tas slavenais dzīvoklis. Tika viņai ierādīts, un viņa bija uz mieru, viņa arī ņemt, un lūgums ir atbalstīt. Kas atbalstīt? 2 istabi tagad ir. Beņos viņai. Labi. Ļoti foršs dzīvoklis. Nu, te būs, kas maksā, paldies, vienbalstīgi. 3 dienas. Pagarināt. Tur laikam tas nav nekāda. Nu, tur ir problēma. Ir. Viņš pa bišķim maksā, pa bišķim nemaksā. Bet, kur dzīvot nav, un cilvēks ir dzīvo, un lai viņš dzīvo. Pagarināt. Kā projektā, ja? Kad 6 mēneši. Paldies. Nu, tur ir viss kārtībā. Tur ir labi, ja? Jā. Nu, tur kā projektā. Paldies, vienbalstīgi. Vispārējā. Arī atbilst. Tad kā projektā, ja? Jā. Kas par? Tā, par atteikumu. Tas bija jaunas. Nu, tur ir 2 slavenas kundas, kuri parāda pārpa 2000. Vienkārši grib, bet tai pašā stāvā samainīt viena ar otru, viena ir. Nav tā tautība. Vēl kaut kā. Un mums vienkārši, man vēl notika lejā, ka es sēdēju sarunu. Un pa telefonu es nestāstu, kad es būšu par to, ka nemainīt, jo jūs dzīvojat jau tādos dzīvokļos un parādīja pār 2000, un viņi teiks, nu jā, un tā tar, un komitejā tas tika arī skaidrots un runāts komitejā. Kā nemainīt, jā? Nu kā var mainīt, nu turpat blakus. Nekādu nevar saprast, ka vajadzētu. Nav juridiski pamats mainīt. Raksta, ka ļoti mitrs un pelējums vienā. Nu, abos divos tas ir. Nu, bet viņi jau zina to, ka tu viņai neļauj. Viņi zina. Nu, tad atbalsta. 4 kvadrātmetri ar lielu atšķirību. Viņa atšķirība ir? 4 kvadrātmetri, tā ir vesela viena. Kāda atšķirība? Ties, tur bija. 2 guļam gultas ties, jā. Cik kvadrātmetri? 4 kvadrātmetri atšķirība. Tas nevar būt. Tur tā bija rakstīta. Tur tā bija rakstīta lēmuma. 4 kvadrātmetri, mēs ir 70 reiz. 2 reiz 2. Jā. Tāda dienas dzīvot, noteikti. Modrs teica, ka vajag atbalstīt. Pagaidiet, ziņojiet, kāds stāsts šodien. Nu, es jau vienreiz ziņoju par to 3 istabu dzīvokli, nu tā situācija ir tāda paša, ka tomēr tas dienas dzīvoklis te vārtā ir vajadzīgs, lai kāds speciālists tur, ja tur ierodās, lai viņš varētu, tagad ir 2 istabu dzīvoklis, atteicās, ja kā viņai bija uzvārds. Kāda nav? Nu tā meitēm, kā viņa bija. 3. stāvā. Jā, pašvaldība ieguldīja tur 4000 ielika katlu ar visu apkuru sistēmu un nu, to dzīvokli gribētos, ka viņš paliek pašvaldībās savu nepieciešamo vajadzību tad atbalstam, kā modrs dēļ. Nē, nu pagaidiet, tas diezgan smieklīgi. Nu, visi ir diezgan, jo pagājušais bija stāsts, ka ārstei 75 gadi, mēs jau ar katru savus gadus varētu vērtēt. Tad tur stūmējam sniega, vajadzētu kādu nakti. Ziniet, ko uz to bārtu pārnakšņot, man liekas, dzīšanu neaizdzītu, tā parasti nav. Tas nav ilgi arī tur nakšņos. Jā, nu ļoti labi. Bet mēs skaidri zinām, ka pārvaldniekam šo dzīvokli vajag. Tad kāpēc atkal vajag 2 istabas? Pasakiet, kāpēc nevar pārvaldnieks dzīvot tā, kā viņš šobrīd īrē pašvaldības dzīvoklī, kāpēc mums speciāli dienesti jāgatavo ir? Jo viņš ir šobrīd pašvaldības dzīvoklī dzīvo. Pārvaldnieks neoficiāli dzīvo tur. Lūk, bet tad liekam tai vienistabas dzīvoklī to dienestu pa visu varu. Pats labākais atkal ir lieliem remontiem. Šis ir brīvs. Es neatbalstu, es jums teicu, ka vārtā noņem no dienestu dzīvokli. Mums ir jāatbalsta viņu. Šis dzīvoklis ir 3. stāvā, un pēc tā teiktā, ka arī, lai izvēlētos dzīvokli, iedzīvotāji palikuši ļoti izvēlīgi. Un piedāvā dzīvokli, viņš saka, nē, viņš to negrib.
Un neesmu pats klāt bijis, ja, bet pēc priekšstādātāja teiktā arī šis dzīvoklis ir piedāvāts un neviens viņu nav izvēlējies. Izvēlēsies, bet nedzīvo tikai. Ar tik labu remontu nav izvēlējies, kaut kā neticu. To es nezinu. Nu kā, meiteni izvēlējies, tikai nemaksā un nedzīvo. Jau kādu vajag piedāvāt nākošam, kas ir rindā. Rindā mums ir ar maziem bērniņiem ģimenītes. Es izstāstīju, kāds ir komitejas viedoklis, un man vairāk nav ko teikt. Mēs apsolījām, kad atbalstīs komiteju. Paldies, kā tu vienādi atpakaļ. Nobalsots tā, Jānis, kā? Es skaidru pret. Un Jānis atturās, Ines pret, un Jānis atturās, lēmums pieņems vien tālāk. Tagad... Nu, dzīvo Mēdis pagastā ar ģimeni dzīvoklī, bet viņš strādā grobiņā, un viņam ar Riču, kas vēl jābrauc tādu lielu gabalu, ka viņam vajag grobiņā dzīvokli. Nu, normāli. Bet viņam ir dzīvoklis jau ar visu ģimeni, jā. Jau tad par projektā. Mēs nevaram šķirt tagad ģimeni. Jā, tu atturēsies, ja kā tu domā? Nē, es jau domāju, varbūt jaunu riteni nopirkt. Vienīgi. Tas ir 4 bērniem, tas ir? Jā, un viņam dzīvo. Jā, es pret. Par ko viņam vajag? Tad vajag teikt, kas tad ir? Tad ģimeni mēs visu laiku cenšamies tuvāk, vienkārši viņiem mēģinājām tad uzlabot tos apstākļus. Nu, bet var dabūt viņam tā grobiņā tad dzīvokli? Es nezinu, vai tieši grobiņā, bet mēs... Nu, cinteniekos būtu tuvāk? Bet Elīna ģimeni jau prasa tikai... Ne, nu viņš grib braukt ar riteni pie darba. Nu. Ģimeni jau neko Nu, bet viņš ģimenei prasa. Nē, viņš neprasa ģimeni. Viņš prasa atsevišķi sev. Nu, bet mēs jau tad tā dodam katram ģimenes loceklim dzīvi. Jo tā viena istaba vispār nav apsildāma. Viņi no rudens līdz pavasarim dzīvo visi 6. Nu, bet viņi nāku tad te, jo viņiem dod. No centrālu apkuru viņiem nevarētu dot, jo viņi nebūtu tik spējīgi maksāt. Ja būtu tāda malks apkuru, tad jā. Vienīgi es nesaprotu, kāpēc viņš prasa viens pats. Viņš viens pats prasa, neprasa jau. Nu labi, tad atliekam šito te līdz nākošais noskaidrojam, vai viņš viens pats prasa, vai viņš prasa jaunu riteni. Nē, viņš jau bija, šodien jau bija lejā pie Vinetes. Nu, ko viņš tev prasīja? Viņš tikai, kad viņam ir tāli jābrauc uz darbu, un viņam vajag grobiņā dzīvot. Bet viņam vai tā ģimene? Jā, nē, viņš, ka viņam vajag. Jā, bija. Varam atlikt uz... Atliekam līdz pierunājam, lai viņš ņem to ģimeni līdzi. Labi? Ja Elīna tagad ir pret, tad paskaties, kas abos divos, pirmajos un otrajos, tur ir ģimenes, kuriem vispār ir parādi 3-4 tūkstoši un neko nemaksā. Jā, bet uz kurien tu viņus vajag tālāk? Nē, nu tāpēc es negribu sākt vienu likt ārā uz grobiņu, lai viņi tur dzīvot. Nē, vismaz precizēsim informāciju. Un lai viņš istabā nekurinu, lai viņš uzriktē kaut ko bišķerī, kā vīrietis. Tad atliekam, jā, mīļie kolēģi. Jā, tūlīt būs sakrājumās, kad diezgan ilgi, jā. Nē, nav problēma. Nu, tas ir slavens cilvēks, 6 reizes rādīt visā dzīvokļu, izlamājis mani 6 reizes domu, ko jūs te vispār dzīvojat tādos dzīvokļos, un tagad izdevās viņam parādīt vienu dzīvokli. Kur viņš ņem? Kur viņš ņem no 3 istabu uz 2 istabu. Nu, tā balsoja. Jā. Reizes var atteikties. Nav tā. 6 reizes. Nav tā. 3 reizes atsakās. Nav vēl vienbalsīgi, Jā, kā tu domā? Nav rīkoši. Tā kā projektā? Es mirkli padomāšu. Kas tur bija? Nesaprotu, šis jautājums šos piemērus. Viņš ir prasījis uz mazāku platību. Viņš dzīvo kopā ar invalīdu meitu, un viņam tagad iedeva tādu. Un viņš ir mieru. Kurš viņu apmierina. Nu, tad vajag fiks nobalsot, kamēr viņš vēl mieru. Mēs nobalsot. Jānis vēl nobalsot. Par. Tai pašā mājā. Parāds viņam nebija? Nē, parāda nav. Nu, rekufors. Jā. Īres tiesību piešķiršana. Vajag komentāri. Nu, jau piešķir. Vajag? Vajag? Kas par?
Vienbalsīgi. Tā. Pagarināšana. Kas par? Viņa maksā? Jā, sabiedrībai prasīt viņa maksā, mēs viņus nesam vienādām. Ir jau klārāks, Ko, nu? Nesam jau tik ielaidām. Tā, ko pārlika no robežniekiem uz ģimeņā. Jā. Nu, ģimenes skandāla dēļ pārlika. Un nemaksā tik un tā. Nu, cilvēks ar 2 bērniem, es to maksāšanu nevaru Bērnu pabaudīt. skolā iet? Nu, jā. Viens. Ņemot vērā apskurt, tad tas 2 mēneši kaut ko nemaksā. Nu, tur tikai paskaidrojums, bet vai tad jūs rakstiski nekādu vienošanos neprasiet? Tad? Mēs jau neprasām to, prasām. Nē, nu namsaimniekam uzlikt, jo es domāju, tādos gadījumos pat vienmēr tad vajag rakstiski arī vienošanos. Nu, nav jau rakstīts nekāda vienošanās, sev ir jāmaksā. To paredz likums par īri. Tad mēs vēl nevaram vispār skatīt to jautājumu. Viņa jau ir tur dzīvot. Tur jau liks. Bet prasīs kāds maksā? Nu, viņi ir ieradīsies pēc jauno līguma, viņai būs jau parāda, tas grafiks jāsastāv. Tad viņi sastāv grafiku. Vīrs viņai samaksās, nav tik grafiks. Nē, vīrs nemaksā. Nu, nedzīvo, bet viņš jau palīdz viņai. Jā? Man ir lūgums atbalstīt. Nu, tad atbalstām. Vienmēr. Nu, traks jau ir, ka negrib maksāt tam maksājumiem. Man jau liekas, ka viņai vai viņa vispār kaut kur strādā. Nu, kā viņa vispār var maksāt? Ko viņi strādās, ja zvērsēmniecībā vārds ciet? Nu, viņa jau nestrādā zvērsēmniecībā. Nu, bet tāds iespējas tad pastāv. Mīļie cilvēki, tagad jūs varat runāt, varat nerunāt. Ir nobalsot, var likt uz nākošo domas sēdi. Ja kāds ir spējīgs uz domas sēdes beigām sagatavot jaunu lēmumu projektu, varam kopīgi nobalsot un balsot atkal. Man būtu aicinājums nākt uz komitejas sēdi. Tie visi jautājumi diezgan smagi mums ir. Un tagad izskatās, ka smagi, jā. Tu komitejās ļoti dusmīgs, es nelabēlīgi. Es nekad neesmu dusmīgs. Visiem ļauj uzstāt. Pa vārtu atkal. Viņa vārtu deputāti. Nu, tur ir tā samaiņa dzīvokli ar vienu. Nē, tur ir pat dzīvojums īrs. Tas ir viņa. Labi ir. 45. Jā, es lajaucu blāzi. Nu, viņam arī jāpagarīt. Jāpagarīt. Kas par? Tagad balsīgi. Nākošais. Nu, un tagad tas nākošais. Nu, šitā. Tagad tur Nu, šī meitene, kas tur dzīvoja tajā, it kā sapelējušā viņai un 2 tad dzīvokļi, tagad viņi samaina ar šito punktu. Palicis viens? Nē, nu viņam Sieva un ārzemēs, bet uzrakstīja iesniegums, ka viņš piekrīt uz mājiņu un viss. Atrisinājot, var teikt, 2 jautājumus. Vienbalsi. Tā, pagasta apmaiņa. Ko nu mēs apmainām? Nē, tas bija tas, ko mēs... Tas jau bija? Jā, viedošana, jā. Tagad ir nekustamais īpašums. Grobiņā. Nu, kas tur ir? Zemes ierīcības. Pabalsot, tas iešu. Jā. Nē, pret. Jā. Tu pretēs? Jā. Kas tur bija? Es komentēju savu viedokli izteicu, Jā. nekavēšu uz laiku. Labi, Neatstāstīšu. Jānis ir pret. Ko? Tad ļausim pretējo viedokli izteikt. Jā, es negribu izteikt. Nē, bet es gribu dzirdēt, varbūt es balsoju tad citādi. Par kuri jau ir nobalsot. Tu esi mieru vēl kaut ko stāstīt, jā? Nē, es varu pateikt to savu viedokli argumentāciju. Es arī komitejā par to teicu, teiksim, iepazīstoties, ko tas konkrēti nozīmē arī un tā. Viss, teiksim, savulaik kāda zinām loģika, kā šie, ūdens gabali, varētu teikt tā, to, ko sadala mums nosacītī, kājnieku tiltiņš vai lielais bārts, ceļa tilts un uz leju, jā, upes, teiksim, šis kadastrs viss, otrs kadastrs, kas ir bārtas upei otrā pusē un kadastrs, kas ir aiz aizsarga dambja, tomēr lielā mērā saistās ar šo hidrobūvu, viss kopumā, kā mēs viņu to saprotam, arī dambas, kā, teiksim, kā būve ar savu kaut kādiem zināmiem riska lietām, pāraušanu vai kaut kas tam līdzīgs. Un es uzskatu, ka šis lēmuma projekts kādā veidā pēc tam var radīt apgrūtinājumus, jo man ir tāds savs skatījums viedoklis.
kāda ir tā loģika šī lēmuma iznešanai, kāds būs nākošie lēmumi par šīs zemes turpmāko īpašumu piedarību. Bet tas ir jautājums. Tur jau ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, viņš jau jāapstiprina. Kur tad bija iepriekš? Kā uzsākt zemes jebkuru domas lēmumu var atcelt ar nākošo domas lēmumu, nekas, kas ir kaut uzsākt projektu un apstiprināt darbu uzdevumu. Projektu uzdevumu. Nav tur nekas uzsākt. Bet tagad labi, vismaz mēs zinām, kā var būt. Jācer, ka tik traki nebūs. Labi? Tad es esmu apturus. Apturus, jā. Tā var būt. Kad bija? Un piešķirs tagad pieņemt. Bet skaisti. Varam balsot? Jā. Vienbalsīgi. Kad tas viss ir? Atļaut vai? Kas par? Tu vari par? Jā. Bet tu domā, ka tik traki būs. Viss ir jāpar. Varianti. Jā, zemestrīce. Visam soļus priekš. Nu tā var būt, visādi var būt, bet es ticu labajam. Nu, ko viņi dara? Zemes ierīcības projekts. Jā, kas par vienbalsīgi? Jā. Nu? Pa ko tas ir? Pa katru māju. Vienreiz šitā ir. Un te par to atdalīšanu. Dodiet Andrai vārdu, lai viņš zina. Tur ir ierakstīts. Dod Andrai vārdu. Atdalīt. Katolīgi. Andrai vārdu. Jā. Pašvaldībai pieder zemes gabals līdumniekus, kurā atrodas pašvaldībai piederošas ēkas līduma ēkas katlumāja un šķūris. Mazdārziņi arī atrodās, dīķis atrodās un ir nepieciešams nodalīt zemes gabals ēku uzturēšanu. Tas ir 0,4 hektāri un arī zemes gabalam un ēkām piešķirtos. Grūti saprast. Nu, nepieciešami. Nu, tad balsojam. Tā zeme ir tur tai katlumājā, jā? Jā. Tā ir tieši. Nu, vienbalsīgi. Jā, par lietošanas mērķiem. Lūgums ir nostiprināt. Tā vajag. Tā vajag, jā. Kas par? Adreses likvidēšanu. Ko, nu? Kāpēc tā vajag, Andri? Konstatēts, ka ir šāda adrese, un kurai nav pretī neviens īpašums. To var saprast. Jālikvidē. Tad jālikvidē, ka... Teidi tā. Jā. Par atļauju iegūt īpašumu vārdē. Tas ir nepilsojumi. Jā, kas par? Vienbalsīgi. Nekustamiem īpašumiem jālikvidē. Tur divi īpašnieki, un viņi grib pamainīt bišķi robežas. Tur ir tas muzikants viens. Un otrs? Otrs viens sievieti. Jā, redz, uzvārds. Jo, ja otrs ir izstāstījis, tad varam balsot. Tas ir tur, kas par? Ietur. Kas par muzikantu? Muzikants ir muzikants. Kā viņa bija? Jā, bet... Dik liela jau nav. Viņš apvainojies uz Liepāju. Nu, man jau liekas, ka var Ginta arī izstāstīt. Tu tā kā atmini, ko jūs tur runājāt. Tātad ir izstrādāts nolikums par finansiālu atbalstu sniegšanu un novaldomiem grūdums nomet sportiskajām un sporta organizācijām. Visiem bija iespēja iepazīties ar šo nolikumu. Tātad, tādā īsā variantā tātad nolikums paredz to, kā tad tiek atbalstīts šie sportisti, pēc kādiem arī kritērijiem un arī attiecīgiem naudas summām. Un līdzīgi kā teiksim, Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja izskata šos teiksim, finansiālos atbalstus sociālajai
teiksim, komitejai, tā arī tagad iesniegumi, teiksim, tiks adresēti sporta centra direktoram, bet viņi tiks izskatīti saskanojot ar komiteju. Un pēc komitejas ieteikuma tad arī šīs finanses tiks, teiksim, sadalītas. Ir arī paredzēts tas, ka varētu būt arī kā tāds ārkārtējs, ka varbūt ir kāds sasniegums, kas nav paredzēts, tad tas to izskatīs atsevišķi. Jo mums šī brīdī notiek tāda, tiek iesniegt iesniegums sporta centram, tiek iesniegt iesniegums domai, tad tagad šī iesnieguma, teiksim, tiks novirzīt vienā vietā, lai tad varētu šo sadalu veikt. Un ko juristi saka, tā var? Jā, juristi izskatījām arī Un citas tā var. pašvaldības arī šādu apstiprinājumu. Bet tagad tiem sportistiem zem kluba visiem jābūt, es pēc tā pirmā punkta, tad nesaprotu. Bet tas pirmais punkts, tur to nepasaka, tā ka visiem noteikti, klubā biedrībā jābūt. Bet kur ir viss kāds tiem punkti? Nē, tur nav. Pats nolikums viens. Sportista vai komandas pārstāvi iesniegums, tagad tur var būt. Nē, pats pirmais punkts. Nav tev punktu. Atbalsta pretendenti ir sportisti, kuri deklarēti ir grobiņā, vai pārstāv kādu to klubu. Jā, vai? Ir gan fiziski, gan juridiski. Vai klubu iedrīgs. Nu tad tā var. Būt šajā tā 2-1 es lasīju un nesapratu. Tā var būt. Visi korekti. Jā, bet tā kā abiem kritēriji un kuri pārstāv, tad abiem kritērijiem jāizpildās. Tur tas formulējums, vai kuri. Jā, nu tad kurš ir gatavs? Jo šis formulējums pasaka, ka abiem kritērijiem. Un vietā vai. Par to es lasot domā. Nu, vai mēs esam sapratuši? Jā. Balsojam. Vienbalsīgi. Mīļā kolēģi, vai tā ir, ka mēs šodien visu izskatījuši? Nav nevienam nekas ierosināt. Kad slēdzam domas sēdi, kas par? Mēs komitejā 2,5